Sveiki, Vēži, Jūlijs. Jūlijs tāds mierīgs, rāms mēnesis, kurā Vēžiem daudzas lietas liek domāt par to, ko viņi zina, par to, ko viņi ir mācījušies, par to, ko viņi, kuru viņi arī ir klupuši, kur viņi ir pazaudējuši kādu no savām iespējām, un tāda rāma gaita starp nojausmu un realitāti. Rāma gaita starp nojausmu un realitāti, kur daudzreiz šī nojausma, intuitīvā zemapziņas pasaule ņem virsroku pār realitāti. Tad, saprotiet paši, vai tas jums der? Ja tas jums neder, tad mēģiniet vairāk plānot, konstruktīvi domāt un nebaidīties. Nebaidīties no tā, ka jūs varētu doties uz priekšu, ka jūs varētu izveidot savādāku to savu ceļu, kur jūs vēlētos iet. Savukārt, ja intuitīvā pasaule ir jūsējā, tad labāku sajūtu mēs šeit nevarētu sajust. Te ir daudz jaunu, taustāmu, sajūtāmu, izdzīvojamu lietu. Dažam labam vēzim šī kārts var šī mēneša laikā likt atgriezties pagātnē. Pagātnē tas ir uz mājām, kur es esmu dzimis un audzis pie mammas, pie tēta, pie ģimenes, pie tradīcijām, pie kapu svētkiem, tā ir skaitā, ja? Un arī šeit rodas daudz jautājumi, kādēļ tieši no šejienes es nāku, kādēļ tas ir mans pamats, no kurienes nāk, un ko tas man ir iedevis. Un mums katram kaut ko ir iedevis šis te pamats, no kā mēs nākam, ja? Lai tas jūs šajā mēnesī iedvesmo. Darbs. Jā, darba ziņā gan jūs būsiet ļoti aktīvi, ļoti radoši, ļoti darba spējīgi, ar tendenci pierādīt savu profesionalitāti visaugstākajā mērā, kas ļoti iepriecina, jo šī kārtas faktiski viņai nav ierobežojumu darbā. Tā ir tikai papildus, ko es varētu teikt. Tātad esiet publiski, esiet pieejami, esiet redzami, spīdiet, reklamējiet, nežēlojiet savu informāciju citiem cilvēkiem, dodiet savu informāciju citiem cilvēkiem, sniedziet, un jūs iegūsiet milzīgu gandarījumu pats, un es domāju arī visiem tiem, kas būs kopā ar jums, šī kārtas nesīs ļoti lielu prieku, tāda ilgtermiņa prieku. Tie varbūt darbā pat sasniegumi, kur jūs nekad neesat uzdrošinājies darīt, un šajā mēnesī jūs, šo es paveicu, un apkārt visi stāv un plaudē, cik tev lieliski izdevās. Un privātā dzīve. Privātā dzīvē ir dažas lietas, kuras varētu uzlabot. Pirmkārt, tiem cilvēkiem, kam ir raksturīga greizsirdība vai kas cieš no greizsirdības. Šito mēnesi palaižam garām, vienkārši nedomājam par šīm greizsirdības lietām, jo tās faktiski daudzkārt ir tikai sadomātas, tās daudzkārt ir tas, kā mēs mēdzam sāpināt viens otru vai visvairāk sevi sāpināt, un līdz ar to es pat nesaku mīļie greizsirdīgie, ja? Es pat nesaku, ka tam būs iemesls. Tam iemesls nav vajadzīgs, ja? Jūs zināt, ka tam iemesls ir katra paša cilvēka galvā, ja? Tad ar to mēs izmetam ārā. Padomājiet, kas ir tās mazās, sīkās, ikdienā esošās adatiņas, kas ik pa laikam durās sirdī. Varbūt, ka tās nemaz nenāk no jūsu partnera, varbūt, ka tās ir jūsu pašu gaidas, cerības un vilšanās pēc tam, kad neesat saņēmis tos. Tā kā vairāk vēršamies uz sevi, nesāpinam sevi, bet mēģinam tās mazās adatiņas izvilkt no savas sirds un saprast, par ko es te vispār cepjos, par ko es parasti, par kas man te tā nepatīk. Jo tās ir tādas mazas izdomātas lietiņas. Un ja jūs mākat šajā mēneša laikā noķert 3 mazas izdomātas lietiņas vai cerības vai nepamatotas cerības par savu partneri, jūs esat uzvarētājs. Un tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, arī šī kārtas, protams, nepārvēršās par absolūti skaistu, arī šeit ir tāda tā kā cerību trūkums un sevis sāpināšana vairāk nekā attiecību prieks. Līdz ar to, pat ja jums veidojas kāds attiecības šajā mēnesī, esiet piesardzīgs, lai neiekāp kaut kādā tādā sevis vainošanā pēc tam, es jau kaut ko nepateicu, vai kaut ko es pateicu ne tā, un tādēļ man nekas nesanāca. Nē.
Tas nav tā. Nevainojiet sevi, lūdzu. Nevainojiet sevi šajā mēnesī attiecību jomā. Tā kā, nav tā. Par ko dar padomāt? Dar padomāt par to, ko no sirds vajag man. Un nevis man kā mammai, vīram, sievai, meitai, skolotājai vai kādam citam, bet padomājiet, ko no sirds vajag man, tad, ja es esmu viens pats un varu darīt vai esmu tiesīgs darīt jebko. Tāds izaicinoši, interesants mēnesis, Vēži, bet man šķiet jums patiks. Uz tikšanos!